Labdien, labdien visiem foršajā pirmdienā. Tā, nu šodien es tāds atkal nedaudz sašutuma pilns, varētu tā teikt. Es tā īsti nezinu, kā lai pasaka savu emocionālo stāvokli šobrīd. No rīta pamožoties, protams, ko es izdaru, es ieslēdzu datoru un izskienu ātri visiem jaunumiem cauri, kas notiek pasaulē, kas notiek Latvijā un tā tālāk. Un man uzmanību pievērsa tāds interesants video, kuras paskatījos, kad ne visi tādās krāsās, kā to mālē. Tātad mēģināšu saviem vārdiem tā lēnām konstruēt to situāciju, ko es pamanīju video. Tātad video. Saeimā, tribīnē runā tur cilvēki, piedalās arī Saeimas priekšsēdētāja. Jā. Saeimas priekšsēdētāja dod vārdu vienam deputātam. Nu, deputāts sāk runāt. Saeima sēž zālē, var redzēt, tātad ir atzīmētas sēdvietas, konkrēti deputāta vārds uzvārds. Un tātad, cik es redzēju pēc šiem te uzrakstiem, tātad ir šīs te sēdvietas izrīkotas tā, lai šī te distance ievērot šajā telpā. Protams, telpā neatradās visi 100 šie tautas gudrie, ja? Bet tikai daļa, kuri attiecīgi speciāli savās vietās, jo, cik saprot, Latvijā izsludinātās karantīnas periodā viņi ir izsēdināti pa dažādām ēkām, lai nebūtu visi kopā. Ko redzu es šodien? Tajā sēžu zālē, kur šodien notika debates, cilvēki bija maz, ja? Deputāts, kurš teica uzrunu, tātad viņš solīdi, jā, sēdēja savā vietā, kas ir atzīmēts viņa vārdu uzvārdu, sēžot, viņš teica savu runu, nekur neklīda. Bet tad manām acīm pavērās skats, par ko es biju tā kā izbrīnīts. Ja godīgi izbrīnīts, nē, tāpēc, ka es zināju, ka mūsu likumu varai pilnīgi pajāt karantīna. Pateikšu, kāpēc. Un kāpēc karantīna ir teātris Latvijas valstī. Kad Saeimas priekšsēdētāja palūdza sniegt runu vienam no deputātiem, deputāts sāka runāt, un savukārt cits deputāts, pieceļoties no savas sēdvietas, kas viņam bija atzīmēta ar viņa vārdu uzvārdu balta tāda šiltīte, viņš ignorēja distanci, piecēlās, piegāja pie sava kolēģa, paņēmis rokā savu laptopu un vēlējās padalīties ar saviem iespaidiem vīkendā. Nezinu, ko viņš tajā datorā rādīja. Kā viņš varbūt tās ķēra zivis kopā kompaškā, vai kā viņš nodarbojās ar masturbāciju, ko es nezinu. Es tiešām nezinu, ko viņš vēlējās parādīt tajā datorā tam kolēģim. Pie tam to datoru viņš nolika savam kolēģim tieši priekšā uz galda, neievērojot šo te 2 metru distanci. Es esmu realists un saku lietas tieši un sauc īstajos vārdos. Es neticu, kad Ināras Mūrnieces kundze, jeb Saeimas priekšsēdētāji neredzēja šo gadījumu, kad deputāts pienāca klāt un nolika šo savu laptopu savam kolēģim uz galda. Es neticu, ka viņa to neredzēja. Vēl jo vairāk, redzot šo faktu, viņa neapsauca, neaicināja šo te kolēģi atgriezties savā vietā, ievērojot Latvijā izsludināto karantīnu. Tas bija uzskatāms piemērs, ka Latvijā karantīna augstākajam likuma lēmēju orgānam pie kājas, ka viņu var neievērot. Mēs varam izdarīt secinājumus, vai tas ir Latvijā uzpūsts burbulis, vai tiešām šī karantīna jāievēro. Kāpēc es šodien uzcepos par to faktu? Tāpēc, kad visu laiku šobrīd pēdējās dienas tiek skandināts, ka nedrīkst pulcēties parkos, nedrīkst pulcēties jūrmalās un tā un tā un tā. Bet tur šodien uzskatāmi slēgtajā telpā, kolēģis pienāk pie kolēģa, noliek uz galda savu šito te ar baktērijām pilno laptopu, kā jūs zinat, kad portatīvais dators, kam ir pogas, tur afigēna daudz visus vīrus. Tur es pat nebrīnos, ja kādā shift vai alt austiņā ir ebolas vīrus aizķēries. Es par to nebrīnos. Es domāju, ka tas dators, es neesmu panikas cēlājs, bet kā es teicu, es tagad bāzējos pēc šitā te visa absurda, kas notiek ap to koronu un tā tālāk, ja.
tad manā profilā jūs redzējat bildi, ja, tātad, kur pienāca šis te viens tautas kalps pie otra, attiecīgi pilnībā uzspļaujot karantīnai. Tad rodas jautājums attiecīgi, vai ir vai nav tā karantīna. Tātad cienījamie ministru prezidenti, es domāju, ka jūs jau personīgi neskatāties manu video, bet jūsu attiecīgi tur sekretārīši gan jau kāds skatās, nu, lai nodod jums to informāciju, un tad jūs tur uzrakstiet man zem šī video, vai Latvijā ir oficiāli pasludināta karantīna vai nav. Tāpēc, ka vadoties pēc video, ko es šodien redzēju notiekošajā Saeimas plenārsēdē, ka karantīna netiek ievērota, neskatoties uz to, ka tika attiecīgi ierobežots sēdvietu skaits un attiecīgi sēdes dalībnieki bija mazākumā, kāds ir parasti normālos laikapstākļos, kad plecu pie pleca katrs sēž, ja? Tad šodienas plenārsēdē, redzot šo skatu, kad kolēģis pienāk pie kolēģa pleca atstatumā, un viņš stāsta, kā ir pavadījis brīvdienas, ja? Vai atkal attiecīgi lapiņu kaut kādu tur nesa un rādīja. Nākamais, ko es gribu pateikt, kur ir augsta ignorance par darāmo darbu un par to atalgojumu, ko šie te kungi saņem un dāmas, ja? Tā ir plenārsēdē, tā jau masto cilvēku. Cilvēks saka uzrunu, viņam attiecīgi tiek dots vārds, viņa kolēģi, lai tā vietā paliktu savā sēdvietās, viņi ceļās kājās un vazājās par zāli. Kādām tiesībām? Kādām tiesībām kūļā Artusa ienes to vīrusu tālāk tur pa to telpu? Nu, nevelti noliktas tā šķiltītas, bija attiecīgi sēžat savās vietās, necilājiet to vīrusu tālāk tur pa to telpu, ja? Tas bija uzskatāms piemērs šodien redzamajā plenārsēdē, kad augstākai lēmējvarai ir pilnīgi pajāt, ir tāds vīrus vai nav. Tas ir uzskatāms piemērs, un šeit es neizsaku apgalvojumu vai pieņēmumu. Post factum. Es vados pēc tā, ko es redzēju šodien šajā video, kur notika šī te plenārsēde. Ja? Jūs tur internetā varat parakāties, Saeimas LV lapā arī noteikti saglabāts, ja? Tur pilnīgi labi uzskatāmi var redzēt, ja, ka notikusies šī te sēde. Un es vairāk kā pārliecināts esmu, ka visa šī te karantīnas padarīšana ir tautas prāta pišana. Es ļoti atvainojos par nelielu tādu necenzētu leksiku, ja? Bet emocijas dara savu, un tas ir mans konkrēts novērojums šajā gadījumā. Un, jā, tātad, lai mūsu tie lēmēji orgāni vai orgāniņi izdara secinājums, vai tas ir ētiski, pareizi, šādi publiski parādīt piemēru, pašiem pielemjot lēmumus par to, ka jāievēro karantīna 2x2, kur attiecīgi, ja jūs tur neievērosiet, nu, tad jums tur ento 1000 eiro vērtībā būs sots. Tad man rodas jautājums, vai tie, kas šodien dalījās saviem brīvdienu iespaidiem, tie kolēģi, tas viens kolēģis, kas pienesa otram šo savu laptopu, vai viņš saņem šo te ento 1000 sodu? Es domāju, ka nē. Viņi vienkārši tur paņirgāsies tavās ierindās un viss. Tas ir kārtējo reizi uzskatāms piemērs sabiedrībai, kad augstākā lēmējvara ņirgājās par tiem lēmumiem, kurus paši viņi izsludina, paši tos neievērojot. Un tas nav viens vienīgs likums, kas tika pieņemts, ja? Lai kā man tagad kāds teiktu, ka tagad vai dieniņās mūsu lēmējvara strādā vaigas viedros sabiedrības labā vietā. Sabiedrības labā viņi noteikti nestrādā. Viņi strādā savā labā, jo pielemjot šos te drastiskos noteikumus par to, ka tagad tu neievērojot karantīnu, tāds un tāds naudas sots, tas totāli pastiprina paniku sabiedrībā, ja? Tas veicina riskus mazāk nodrošinātajām sabiedrības grupām iziet ielās un sākt savu veidu kaut kāda kriminālas darbības ar mērķi, lai cilvēks izdzīvotu. Tāpēc es attiecīgi atbalstu tos cilvēkus, kuri ir gatavi kaut kādā veidā cīnīties par savu izdzīvošanu. Ja es neaicinu nekādā gadījumā iziet ielās tagad tur sist Latvijas balzāma logus vai Lido restorānu tur laupīt, es to noteikti neaicinu. Bet lēmēji varai es aicinu aizdomāties un dot publisko skaidrojumu mēdījos, kāpēc šodien pēc manis redzētā video notika šāds, es teiktu tā, incidents. Nu tas ir incidents, tas ir spļāviens sabiedrības sejā.
ja pielēm par tādu te projektu, kad jābūt karantīnā, jāievēro 2x2 metru princips, un savukārt šajā gadījumā, kur telpā it kā viss ir iekārtots pēc karantīnas principa, 2 kolēģiem bija pajāti. Tātad Saeimas priekšsēdētāji neapsauca un neaicināja kolēģi apsēsties savā vietā, ievērojot karantīnas pamatprincipu, tas ir viens pārkāpums, ja? Un nākamais tas kolēģis, kuram pienāca klāt tas viņa kolēģis ar šo te laptopu un lapu otrā, jo tur jau skraidīja viņi ik pa laikam tur viens, tas viens visu laiku pie tā viena staigā, es nezinu, vai purgani bija sadzēries vai ko, ka nevarēja nosēdēt, ja? Tad tas, kas sēdēja, pie kura pienāca tas deputāts, viņš varēja pateikt, tev klausies, tev, nenāc tagad klāt, tak šobanīro, tagad ir karantīna. Ej, sēdi savā vietā, tu paskaties, mums taču te filmē, kameras ir. Viņam bija pajāti, viņš paskatījās tā sava kolēģa portatīvais, nezinu, ko viņš tur rādīja, vai tur bija kāds porno materiāls uzņemts vīkendā, vai es tiešām nezinu, ja? Bet jebkurā gadījumā tā deputāta rīcība bija nepieļaujama. Tur vispār, tur burtiski dažu 10 minūšu laikā tajā video pamanītajā materiālā varēja redzēt tik daudz pārpratumu, tik daudz pārkāpumu, kas attiecīgi bija pretrunā viņu izsludinātajai karantīnā, ja? Tātad mans šodienas vērojums vedina un liecina domāt, ka Latvijā karantīnas nav, ka tas viss ir bullshits. Jo šodien to parādīja augstākās varas etalons, šādi uzvedoties. Ja nav grūta sabiedrība, dalamies ar šo video, lai arī tālāk citi uzzina un rakstiet komentāros savus viedokļus, vai jums ir pieņemami, nav pieņemami lēmēju varas šāda te rīcība. Tā kā viss ir mūsu katra paša rokās. Un, protams, cenšamies dalīties arī ar saviem novērojumiem, kā jūs redzat, kā jūsu pašvaldībās uzvedās deputāti, ja? Kā viņi ievēro pasākumus un tā tālāk. Es visiem novēlu izdevušos šo pavasarīgo laiku, veiksmīgu pēcpusdienu un ražu nākamo darba nedēļu. Paldies visiem!